Sveiki! Mani sauc Zanda, un tu klausies podkāstu vienkārši par sarežģīto enerģētikā. Šodien atkal jauna tēma, tiekamies, un, protams, ārā diezgan sniegots, augsts, varbūt saules paneļus šobrīd uz jumtiem neredzam. Par elektroauto arī visu kaut ko esam dzirdējuši, ka nepielec vai kas notiek un tā, un tas, ko, protams, mēs šajos laikapstākļos gribam stabilu pieejamu tīklu, elektroenerģiju, ka mums nav nekādi pārāvumi, un tāpēc šodien uz sarunu esmu aicinājusi Sadales tīkls valdes priekšsēdētāju Sandu Jansonu. Labdien! Tā, sveiks! Šajā sezonā mums ir pirmais jautājums vienmēr tāds vispārīgais, un droši vien, ka cilvēkam ir interesējušies, kā vispār tu nokļuva enerģētikas jomā, vispār šajā profesijā, pirms mēs sākam. Nu jā, jāatzīstās, ka man elektriķi ir ģimenē, jā, mans tēvs ir inženieris projektētājs, elektriķis, jā, ir saprojektējis tās bezgala garās gaisvadu līnijas pa vidzemi, ja, un tā kā esmu no elektriķa dinastijas, un pats savus augstākās izglītības gaitas uzsāk arī elektrozinību studiju departaments, manuprāt, toreiz saucās, viņam gan, Kronvalda bulvārs 3. Tā kā iesāku tur pamācīties, diezgan pēc tam aizgāju uz Latvijas universitāti vadībniekiem un aizgāju pa vadības un biznesa administrācija līnija, bet tā kā tas elektriķis tur kaut kur iekšā visu laiku bijis, gruzdējis, jā, jā, tā kaut kādā laikam 7-8 gadu Sadales tīkls. Es arī no Kronvalda bulvāra. Negribu teikt sāģis, bet leģendārāk. Bet kā aizdomāt, vienkārši pievienoties Sadales tīklam, jo tā pēc sākums varbūt tāda enerģētikā, tāda vadības zinātne, un 2018. gadā pievienojies Sadales tīkla vadībai. Jā, es esmu pirms tam vadījis dažādas, ražošanas uzņēmumus, pēdējais lielākais bijis Rīgas dzirnavnieks, un faktiski arī tur bijis enerģētika būtiska, tāda sadaļa. Mēs esam arī bijuši vēsturiski tāds liels klients Elektrumam, jā. Un šī enerģētika ražošana, tas mērogs vienmēr bijis interesants un tūs, un saprast, ka tu vari kaut ko izdarīt, mainīt, ietekmēt, tas vienmēr bijis izaicinoši, un tagad atskatoties uz šiem gadiem, kas ir izdarījis, tiešām var teikt, ka mēs esam ļoti labu tādu ceļa nogriezni nogājuši. Pagājušajā piekdienā mums bija tikšanās ar igauņu kolēģiem Elektroelevī, un es atceros, kā pirms gadiem 7, kad sāka darboties, mēs ar viņiem tikāmies un skatījāmies uz tādu kā piemēru, uz ko vajadzētu tiekties un ko vajadzētu iet, tad šodien viņi mācās no mums. Jā, un es arī LinkedInā redzēju šo te postu un stāstīju arī tur vadība, ka tiešām nāk pie jums kā nozares ekspertiem galvenajiem, tā ritīgi slavējas. Es arī vienkārši kā redzēju to postu un cepuru nost. Bet bieži vien sabiedrībai droši vien, ka jautājums, kas ir Sadales tīkls. Mēs, protams, dzirdam šūmēšanos par tarifiem, bet droši vien, ka daudz pat nesaprot, ko Sadales tīkls dara, kāda atšķirība, no augstsprieguma tīkla. Varbūt vienkārši to var ieskicēt pāris teikumos, lai tāda skaidrība prasa. Sadales tīkls ir, elektroapgādē, tas gala ķēdes posms, kas nogādā no augstsprieguma tīkla 136 apakšstacijām elektroenerģiju tālāk klientiem. Tad mums ir 92,000 kilometru gaisvadu un kabeļu līnijas pa visu Latviju. Ja tā vienā cīsiņā izstieps, tad tas būtu 2 reizes apkārt zemeslodē. 36,000 transformātoru apakšstaciju, kas jau no vidsprieguma pārveido elektroenerģiju uz zemspriegumu. Tā kā, milzīga saimniecība. Un tad, nodrošinām to, lai 24/7 katrā mājasaimniecībā, biznesā, organizācijā būtu nepārtraukta elektroenerģijas apgāde. Jāatzīst, ka pagājušajā gadā mums ir gājis ļoti labi. Esam vēsturiski vislabākos kvalitātes rādītājus sasnieguši. Un mūsu tas viens no pamata rādītājiem saucās SAIDI. Tulkojumā no angļu valodas tas nozīmē apmēram, cik minūtes viens klients vidēji valstī ir pavadījis bez elektroenerģijas.
piegādes, atslēgts no tīkla. Un pagājušajā gadā tas Latvijā ir bijis 126 minūtes, ja pareizi atceros. Un, salīdzinājumā Igaunija pagājušajā gadā viņu estimēts ir kaut kur ap 270. Jā, tā kā uz pusi labāk. Jāatzīst, ka arī laikapstākļi mūs ir nedaudz saudzējuši, un mums faktiski nebija tādas milzīgas vētras, izņemot pašu gada nogali. Bet arī plānotos darbus mēs ļoti kombinējam, lai būtu mazāk atslēgumu. Mums ir sprieguma aktīvie darbi, tā kā ļoti, ļoti daudz dažādas lietas, kas ir mērķēti darītas gadu gadiem, lai pie šāda skaitļa nonāktu. Tā kā paturpinot jau par Igauniju, man patīk, ka tajā postā redzēja arī, kad tur vadītājs stāstīja, kā jūsu brigādes brauc viņiem palīgā novērst dažādus tos pašus kokus un labot elektrolīnijas. Tā kā tiešām ļoti labi, bet varbūt pret Lietuvu, kā mēs izskatāmies. Arī pret Lietuvu mēs esam labi. Pagājušajā gadu mēs neesam datus dabūjuši, bet gadu atpakaļ viņiem bija pie 400 minūtēm svaidīja. Un arī viņiem mēs esam braukuši palīdzēt novērst bojājumu sekas. Ja, tas tā kā mūsu tāds mazais eksporta pakalpojums, ja, ka mēs ar savām brigādēm reiz pa reizēm braucam viņiem palīgā. Un tāpēc arī bija mums šis memorandums ar Igauniem, jo iepriekš bijis tā, ka mēs, tā palīdzība notiek tā, ka tu tā kā vienkārši uzzvani, hei, Mikela, kā tev iet, vai nevajag palīdzēt? Es saku, jā, ir slikti, daudz palīgā, ja. Tad mēs formējam brigādes un braucam, bet memorandums ir domāts priekš tā jau, ka mēs jau, mums jau ir, tāda procedūras atstrādāts, kā mēs to daram. Mēs zinām, cik tas, arī maksā, jo, tā kā pa brīvi mēs to nedaram. Un C, ka mūsu darbinieki jau zina, kāda izskatās Igaunijas, tīkls, kādi tur viņu, tehniskie noteikumi, parametri un tā tālāk. Tā kā mēs jau zinām, ko viņu tīklā mēs varam darīt un nedarīt. Ja. Tā kā uz to mēs ejam, ar Igauniem mums ir noslēgts memorandums, ar lietuviešiem mēs esam procesā, jo lietuvieši tomēr ir tādi lepni, ja, viņi palīdzību pieņem tā ļoti, kā teikt, tiešām tā kā nav vairs opcijas, ja. Bet nav jau stāsts tikai par to, ka mēs varētu visiem palīdzēt. Stāsts ir droši vien par to, ka mēs koordinējamies, un Baltijas valsts droši vien ir tāds viens liels energo tīkls, kur ir ļoti labi, ka mēs tos resursus dalamies, pārzinām, palīdzam viens otram un esam kopīgi tā spēcīgāki. Noteikti es kā patērētāju, Limbažu iedzīvotājs, kaut kad mums sanāca vienkārši saskaties ACDC konferencē, man liekas, 2023. gadā, un mums īstenībā, es nezinu, vai atceraties, bija tāda diezgan karsta diskusija par pārāvumiem, jo, par vienkārši apkurs veidu izvēlēm. Un tad es teicu, man agrāk nāca tur reiz mēnesī pārāvums, nav, un tagad klusums. Tiešām, man liekas, patērētāji redz to ieguvumu un tam līdzīgi, bet man patīk, ka kaut kādā vienā sarunā, ko mēs runājām, ka sadalas tīkls ir tā kā omni līdzīgais. Un man vienkārši šis ir baigas palicis prātā, kad jūs esat elektroenerģijas omni, kas nogādā to. Jā, precīzi, jā, mēs, kā teikt, neatbildam par šo elektroenerģijas cēnu, vai viņa zaļa, vai nezaļa, vai kāda, ja mēs vienkārši nogādājam no tā, kas ir saražojis, kas ir iedevis tīklā līdz patērētājiem, kas viņu patērē, jā, un mūsu produkts ir šī nepārtrauktība, un jūs zināt, ka jums vienmēr būs, kā teikt, pie ievada automāta būs strāva. Un kāda ir sadarbība ar augstsprieguma tīklu? Vienkārši varbūt var ieskicēt to atšķirību, kas arī bieži vien ir neskaidra. Jā, augstsprieguma tīkls, kā teicu, lielie, kā teikt, vadi, jā, sadarbība tiešām arī ar Baltijas valstīm tieši pa visu to sinhronizācijas un frekvences un tā tālāk, jā. Un tad mēs esam vairāk tā kā pie zemes, Latvijā, jā. Bet sadarbība, protams, ka, kā teikt, ne tā, ka katru dienu, bet katru sekundi, jā, jo tīkls jau ir, kā teikt, dzīves organisms, jā, mēs kopīgi viņu pārvaldam. Un varbūt atšķirība arī no iepriekšējiem laikiem ir tāda, ka, ja kādreiz elektroapgāde bija tā kā, tā kā cilvēka organismā asinsrite, no sirds, tas ir, respektīvi, lielie heci, teci, lielie ģenerētāji,
caur augstsprieguma tīkliem, teiksim, tā kā lielās artērijas, tad, tālāk līdz ķermenim pa kapilāriem, kas būtu sadals tīkls, tad, tā asins rita notiek, ja. Un tad šodien pie mums ir pieslēgta tik daudz izkliedētās ģenerācijas, ka ir jau brīži, kad mēs no augstsprieguma tīkliem, teiksim, tādā kopējā bilancē vispār neņemam elektroenerģiju. Pieņemsim tie paši saules parki, pie mums ir pieslēgta vairāk nekā 900 megavatu ražošanas jaudas. Vasarā pieprasījums ir kaut kādi 600-700 megavati. Ja? Tā kā noteikti būs šovasar daudz brīžu, kad mums kopējā bilancē no AST elektroenerģiju nevajadzēs. Tas gan nenozīmē, ka mēs viņu tā kā caur kaut kādiem tur līderiem un 10 līnijām nedzīsim turp šurp, ja, bet kopējā bilancē no lieliem ražotājiem iespējams, ka, nevis iespējams, bet diezgan bieži jau nevajadzēs, ja. Protams, arī kaut kādi vēja ģeneratori, baterijas pie mums nāk iekšā, tā kā tā asinsrite izmainās, un vairs viņa neplūst no viena, kā teikt, gala uz otru, bet viņa ir pilnīgi, teiksim, tāda haotiska, teiksim, tā no dažādiem punktiem kaut kas ģenerējās, kaut ko plūst uz augšu, uz leju, uz vienu pusi, uz otru pusi, un tas ir milzīgs izaicinājums to visu nomenedžēt. Mums, AST, kopīgi sadarbojoties, koordinējot, ja, tā kā tā sadarbības līmenis, viņš tikai pieaug. Un varbūt ieskicēja tas, varbūt negribu teikt jaunos trendus, bet tās izmaiņas, kas enerģētikas nozarē bijis, kas mums ir šie saules parki un tiešām tā gan mikroģenerācija, gan arī viss kaut kas cits, bet ko jūs kā sadales tīkls esat darījuši, infrastruktūrā, droši vien arī informācijas sistēmās pēdējos, 5 gadus, droši vien, ka tās ir bijušas ļoti liels pārmaiņas, gatavojoties kaut kam tādam. Droši vien, mēs tās lietas visas darām, teiksim, savu fokusu uz klientu, lai tev Limbažos būtu mazāk atslēgumu pēc būtības, ja. Un otrs ir, lai arī, šis mūsu pakalpojums būtu lētāks, ja. Un tad pirmais punkts par investīcijām, mēs tiešām skatāmies, kur mēs investējam to 1 eiro ar ideju, ka lai šis viens investētais eiro pēc iespējas vairāk, uzlabotu šo tīklu drošību, un tāpēc mums ir jāmaina vecie balsti vai kaut kādas kabeļu līnijas, kas ir sevi nokalpojuši, bet mēs arī skatāmies, kā mēs tiešām varbūt mainām tīkla konjunktūru, liekam attālināt vadām slēdžus, kaut kādu gaisvadu kabelizējam, lai tiešām šos tīklus būtu pēc iespējas drošāks. Tas ir no tādām investīcijām, tad otrs stāsts ir mūsu tehniskie darbinieki, ja tiešām šis atslēgums vai bojājums tīklā ir, lai viņi varētu maksimāli ātri nokļūt tur, izlabot šo bojājumu, tāpēc mums ir salīdzinoši ļoti laba tehnika, ātra, mobila pa visu Latviju, ja, un ja tiešām tas gadījums notiek, tad mēs ātri operatīvi varam aizskriet. Ja, tā kā tas par tādu tehnisko investīciju bāzi. Un, protams, IT nāk visam pa virsu, ja, it īpaši, kas attiecās uz šo izkliedēto ģenerāciju, ka mums ir jāsaprot, kas notiek, kā mēs viņu varam ierobežot, kādas būtu, teiksim, kaut kādi paterni, ja, kā mēs šo tīklu attālināti varam vadīt, ja, pieņemsim, ir kaut kāds bojams, lai mēs attālināti, ja viņu varam atslēgt, lokalizēt, šīs plūsmas monitorēt, ja, tā kā tas IT stāsts arī ļoti, ļoti būtisks ceļš šajā, izkliedētās ģenerācijas, sauksim viņu par zaļās ģenerācijas stāstā, jā. Droši, ka jautājums arī daudziem, kāpēc tas ir jādara, jau bija, neatceros, cik gadus apakā konkrēti, ka jūs pārskatījāt tarifus un bija tās šumas ārprās, kāpēc tik liels tarifu pieaugums, un jūs arī sabiedrībā skaidrojat, hei, mums ir infrastruktūra, viņi ir, jāpārveido. Jā, tas 2 gadu, 3 gadu atpakaļ. Aptuveni 3 plus. Jā, šī tarifa izmaiņas bija faktiski 2 tie pamata virzītāji. Viens bija, protams, kaut kādas izmaksas pieaugums un ceļš, kad viss sākās karš un elektroenerģijas cenas uzgāja kosmosā. Ne tikai cenas, bet arī visi resursi. Tas ir viens, bet otrs ir, ka līdz šim mums bija 2 tarifu, teiksim, tādas būtiskas grupas mājsaimniecība un juridiskās personas. Un tarifs atšķirās, te uz pusi. Un iedomājieties, ka, tev ir pieslēgums kaut kur pļavā, ja, un attiecībā no tā, kā tu esi viņu nosaucis, vai viņš būs Jānis, Pēters vai Juris,
mēs piemērojam tarifu. Mums, kā uzņēmumam, pilnīgi vienalga, vai 32 ampēru pieslēgums ar 500 kWh patēriņu ir juridiskai personai, nezinu, jaunai ģimenei, geju pārim vai baznīcai, ja? No tehniskiem un izmaksu parametriem, bet nezinu, kāpēc bija tas vēsturiski, ja tā ir mājasaimniecība, tad lētāk, un ja biznesa, tad dārgāk. Un mēs ar šo tarifu reformu pateicām, ka nē, pietiek, ja 32 ampēru 500 kW maksā visiem vienādi. Ja, un līdz ar to, protams, mājasaimniecībām šis pieaugums bija būtisks, biznesiem faktiski nebija vispār. Ja. Un pat labam tas labais stāsts ir tāds, ka Latvijā uzņēmēja darbībai elektroenerģijas piegādes tarifs ir labākais Baltijas valstīs. Un to mēs redzam arī pie patēriņa pieauguma, kā pretstatā Igaunijā mums patēriņa pieaugums jau 2 gadus pēc kārtas aug. Tas nozīmē, ka biznesi attīstās, tas nozīmē, ka ekonomika iet uz priekšu, mums visiem būs algas, pa ko maksāt mūsu mājasemniecības tarifus. Un nemaz nerunājot par to, ka palielinoties šim jaudām, šim kilowatstundām arī tarifs, teiksim, kļūst aizvien, kā teikt, pieņemamāks. Ja. Man patīk arī, ka jūs, man liekas, pēc Covid sākāt arī ļoti strādāt ar uzņēmējiem. Jūs arī skaidrojāt, hei, tev varbūt ir rezervēti šitik jaudumi, varbūt tev nemaz šit nevajag. Un tad ir tā starpība, kas ir, man liekas, tas bija tāds tiešām, ko daudz aizdomājas. Protams, daudz bija kā jau klasiskais latvietis, nedalīšos, gan jau vajadzēs nākotnē, bet kā vispār, jūs redzat, bija kaut kāda ietekme, jo vispār tā publiskā kampaņa bija diezgan liela? Jaudu pieejamība tas vienmēr bijis, teiksim, tāds izaicinājums, bet, lai tavs produkts būtu, teiksim, veiksmīgs, viņam jābūt viegli pieejamam. Un tas droši vien attiecās tas pats par elektrifikāciju, un elektrību. Lai ja mēs gribam, lai cilvēki lietotu elektroenerģiju, pāriet uz elektroauto, liktu siltumsūkņus, tad šīm jaudām jābūt viegli pieejamām. Un tas ir droši vien tas ceļš, uz kurien mēs ejam, pakāpeniski, viss nenotiek vienā dienā, bet pieņemsim 2 gadu atpakaļ mēs ieviesam arī to, ka ja iepriekš mēs līdzfinansējam pieslēgumus tīklam līdz 100 ampēriem, atkal stāsts par mājasaimniecībām, tad jau 2 gadus mēs līdzfinansējam jebkuram, kas grib pieslēgties pie tīkla, mēs līdzfinansējam šīs pieslēguma maksas 50% apmērā, lai tas izmaksas būtu pēc iespējas mazākas, un tas ir viens, un otrs ir arī skatāmies par to, lai šīs pieejamās jaudas vienmēr būtu pieejams, lai nevajadzētu tev sēdēt uz tām jaudām un teikt, nedod Dievs, man atkal varbūt kaut kādreiz vajadzēs, tāpēc es te mēģinu, es maksāju, sakot zobus. Ideja tāda, ka mēs tomēr skatāmies preventīvi, stiprinam tīklu, būvējam spēcīgāku, liekam baterijas, skatāmies tā, lai nebūtu kādam tikai jāsēž uz jaudām, atdodam tās jaudas kaimiņam, koku ražotnei vai zivju ceham, lai viss darbojās, ja vajadzēs tev jaudas, rekonstruēsim līnijas, uzbūvēsim, slēgsim klātiem. Tā ir tā ideoloģija. Līdz viņai vēl jātiek, ir nevis perfekti, bet tas ir tas, uz ko mēs skatāmies, lai elektroenerģijas jaudas būtu vienmēr pieejams. Starp citu, šajā kontekstā atkal nav skaļi vienkārši lozungi. Šogad mēs būvējam jaunas 110 apakšstacijas, un arī palielinam jaudas esošajā, un mums pa 2 gadiem būs kaut kādi papildus 130 megavati vai 140 megavati tīklā pieejami, kurus mēs preventīvi negaidot to, kad ir beidzies, kad viss ir šlos, mēs būvējam šīs jaudas, lai klienti varētu nākt Latvijā un slēgties klātiem un ražot. Un kāpēc tā elektrifikācija svarīga? Varbūt arī, jo bieži vien visiem vārds elektrifikācija, saka, ārpēc man vairāk būs jāmaksā, priekš kam vispār kaut kas tāds nepieciešams, bet varbūt tas ir dzīves komforts, tas ir dzīves komforts un bizness. Bizness tas nozīmē to, ka procesi tiek automatizēti, darba rokas aizstātas ar robotiem, ar tehnoloģiskajām līnijām, kas būtībā darbojas visu uz elektroenerģiju. Un dzīves komforts ir tas, ka mēs pārējām no valkas apkurs uz siltumsūkņiem, mēs pērkam veļas mašīnas, trauku mašīnas, kondicionierus,
Un tur droši vien, ka mums arī vēl, kā teikt, garš ceļš un daudz vietas attīstībai. Ja mēs skatāmies, cik vidēji mājasaimniecība tērē Latvijā un cik Somijā, pieņemsim, ja, tad šī delta ir reizes 5. Ja. Tā kā, jā, tas ceļš, tāpēc elektrifikācija, tāpēc jābūt ir tarifiem arī veicinošiem šo elektroenerģijas patēriņu. Un tas ir tas, uz ko mēs skatāmies. Jā. Nu, jā, jūs neesat atbildīgi par elektrības cenu, bet tagad, jā, mēs arī pirms mēs sākām ierakstu runājām, nu jā, ka janvārī bijuši šīs tiešām tādas cenu pieaugums, kas ir ietekmējuši jebkuru patērētāju, varbūt kā profesionāls to var ieskatīt, kas bija tie galvenie un kā mēs, izskatāmies arī ar to cenu pieaugumu, vai ir tik slikti tiešām? Jā. Nu, nosacīt mēs varam ietekmēt elektroenerģijas cenu ar to, ka mēs ļoti labi strādājam un ātri pieslēdzam savā tīklā elektroenerģijas ražotājus. Un tas jau ir sevi nodemonstrējis vasaras mēnešos, kad mēs esam pieslēguši šos saules ražotājus, arī šos mikroģenerators, ja, lai viņi varētu pieslēgties un ātri uzsākt ražošanu. Ja. Tā kā tas bija tas pēdējo 2-3 gadu tiešām tāds veiksmis stāsts, ja, ka Latvijā ražošanas ģenerējošās jaudas ir pieaugušas pie sadales tīkliem, nu, te pie 1 gigavatiem. Tā kā burvīgs stāsts, un šie ģenerētāji nozīmē to, ka vasarā elektroenerģijas cena, kad spīd saule, nu, ir tuvu nulē. Ja. Mēs jau visi pagājuši, kad to redzējām, šogad būs vēl jautrāk. Tā kā tas komentārs par cenu, un droši vien šodien mēs redzam, kas notiekās, kad nav šīs zaļās ģenerācijas, kad strādā, nu, teiksim, fosīlais, ja, nu, tad tā cena ir tāda, un tas jau tā kā diezgan tad mēs varam salīdzināt. Tiesa ir tā, ka, nu, droši vien mēs uz zaļo ģenerāciju visu laiku paļauties vien nevaram, un objektīvi apstākļi, nu, diemžēl Latvijas ziema ir tāda, kāda viņa ir, un janvārs to burvīgi arī nodemonstrē, ka, ok, bišķiņ spīd saule, bet viņa nav tik daudz, lai nodrošinātu visu, arī dienu, nakti, un vējš nav, un tad šīs cenas kāpj augšā, jo mēs darbinām efektīvāku gāzes koģenerācijas staciju, vai mazāk efektīvi, visi, kā teikt, ieslēdz savas turbīnas, un tā cena ir tur, ko viņi ir, jā. Nu, un ja nebūtu šī zaļā stāsta, nu, tad tā cena būtu tie 20-30 centi būtu visu caur gadu, jā, tā kā tas ir labs stāsts, bet, nu, tajā pašā laikā, ja mums nebūtu šīs gāzes koģenerācijas stacijas, tad mēs būtu spiesti, nu, kaut ko tā kā piegriezt ģenerācijas pieprasījumi, jā, tā kā tas ir, droši vien nevajag arī to aizmirst. Tas, ko mēs bieži vien stāstam, un kolēģis Suldis Baris bieži vien piemin arī, ka gāzes koģenerācijas stacijas pagādām ir tas efektīvākais veids, kas nodrošina šīs zaļās ģenerācijas caurumus piepildi. Ja? Un jā, vēl aizvien fosīls, jā, dārgs, bet nu, bez viņiem mēs tuvākajā nākotnē nekā nevaram, un arī viņus vajag likt tajā bilancē iekšā un plānot tās jaudas, cik būs vajadzīgas šogad, cik nākošgad, cik būtu pēc 5-10 gadiem. Tā kā viss jāskatās no inženiera un veselās aparātā prizmas, nevis pēc, kā teikt, trendiem, blogeriem un influenceru iegribām. Jā. Un drošības jautājums. Ja var papildināt, protams, jau tāds svarīgais, bet, nu jā, kā pieskaroties vēl tai ģenerācijas tēmai, kā jūs vispār uz sadales tīklu skatīties? Tagad ir sabūvēti ļoti daudz saules parki, projekti vēl iet šie te vēju turbīnu uzstādīšanas projekti, un kaut kas jau būs. Nebūs gan jau, ka neko neatļaus būvēt, bet kaut kas arī notiks. Kā mēs skatāmies uz tīklu un tādu, nezinu, vispār... Kā tu teici, tai zaļai arī jābūt samērīgai. Tā kā, vai ir ok, ka mēs, piemēram, pārējam, nezinu, tikai uz zaļo tādu tīklu viedoklī, vai jāskatās. Jo tur arī vienkārši tas stāsts ir, ka tie uzņēmumi, piemēram, uzstājas šos te parkus, un tad ir tie argumenti, hei, kāpēc man jāmaksā pa kaut ko, es taču pa brīvu tur, visiem rodas, jā, sāksim ar to, ka droši vien no tādas ģenerācijas būtu ļoti labi, ka šie lielie, vispār ģenerācija būtu tomēr vairāk pie AST, pie augstspēļu tīkliem.
jo viņi ir tie, kas balansē šo ģenerācijas stāstu ne tikai valstī, bet arī starp valstīm un tā tālāk, un tas būtu, nu, teiksim, no tādas inženierijas vieglāks stāsts, ja. Jo šī ģenerācija ir izklaidētāka, jo nu, tomēr pastāv riski. Nu, plus, protams, izkliedētāja ģenerācija, ka viņš tāds kā, nu, tāds amorfāks, tas ķermenis, jā, teiksim, svārstības, teiksim, varbūt nejūtās tik ātri, jo, nu, tur ir iekšējais patēriņš, tur ir zudumi mazāk un tā tālāk, jā. Tā kā, nu, tur droši vien ir atkal tāds diskusiju pamats un kaut kāds tāds veselais saprāts sadalījums. Bet, nu, mēs no savas puses skatāmies, nu, ja mums ir tīklam jaudas un kāds grib pieslēgties un ģenerēt laipni lūgti, mēs to esam gatavi darīt. Nu, ja jāmaksā, jāpārbūvē tīklus, nu, tad viņš maksā, jā, un tas ir jādara. Kādam par to jāmaksā. Un savukārt, nu, zaļš vai nezaļš, nu, tas atkal ir tāds labs jautājums, ja, ka, mēs jau tomēr jāskatās visaptveroši, ja. Ir jābūt gan zaļai ģenerācijai, gan arī bāzes jaudām, kas nodrošina tos momentus, kad zaļais nepūš. Tā kā, nu, mums tāda kaut kāda vienota dogma nav, kad mēs tikai zaļot pieslēgsim un tagad, nezinu, fosīlie visi, lai iet, kaut kur citur, ja. Nu, es domāju, ka tas nav ilgspējīgi, ja mēs runājam par ilgspēju, ja. Un kāds skatījās uz varbūt ar Baltijas kopējo tīklu, jo, nu, negribam, Latvija ir, nu, viens spēlētājs tajā kopējā sistēmā, vienkārši, arī, nu, ir šīs te runas, jā, ka mēs importēsim elektrību no Lietuvas, jo Latvija neražo, kā tu kā? Sāksim tā, ka, nu, tāpēc mēs arī ar Baltijas kolēģiem mēģinām ļoti traudzēties, ja, jo varbūt tas nav mūsu stāsts, nav tik izteikts, bet tomēr, ja, nu, Baltija ir, nu, teiksim tā, nu, viena tāda, nu, normāla Eiropas valsts kopējā mērogā, jā, mums tur savā starpā baigi plēsties, un būtu, nu, tas pēdējais, ko mums vajadzētu darīt. Bet, ja mēs skatāmies par enerģētikas tīrgu kā tādu, nu, faktiski viņš ir viens, jā, un mēs jau redzam, ka neatkarīgi no tā, kur tās ģenerācijas jaudas ir vai kur viņas nav, viņas jau, nu, teiksim, triggerē visu to tirgu, jā. Un tad ir man arī labais, ja mēs runājam par kaut kādiem PPA-iem un šiem, kā teikt, atbalstiem ģenerācijiem, CFD, ja, un tā tālāk. Nu, un šis jautājums ir Baltijas valsts jautājums. Vismaz, ja ne viss Nordic region, jo kāpēc, lai viena valsts maksātu CFD un otra nemaksātu. Un tu politiski nekad tas neizies cauri, ja. Tāpēc tie ir Baltijas valstu jautājumi, enerģētika vispār, nu, ir Baltijas valstu līmeņa jautājums. Un mums jāmēģina kaut kā tos baltiešus dabūt tajā vagonā iekšā, ka mēs kopīgi strādājam. Tas nav vienkārši. Cik es zinu, ne tikai mums ir bieži vien izaicinājums arī lietuviešu, kā teikt, vēlmi iesaistīties, bet arī teiksim, pārējiem enerģētikas spēlētājiem, ja? Bet nu, tas noteikti tas, kas mums ir jādara, jo nu, mēs redzējām arī ar saules ģenerāciju, kad nāca iekšā šie projekti un viss teica, ka mēs sauli eksportēsim un kaut kur uz kaut kurien citurien eksportēsim savu. Mēs redzam, kad atnāk mūsu lietuvieši un igauņu kolēģi, ka mums jau ir jau arī visiem, kā teikt, visiem nāk, mēs eksportēsim visu uz Latviju, mēs sakam, nē, mums jau arī ir ok, jā. Tā kā, nu, tā koordinācija ļoti, ļoti būtiska un arī tieši tajā politiskajā līmenī, jā. Tā kā, nu, kaut kā jāmēģina mums ir būt uz viena viļņa aizvien vairāk un vairāk. Viens tāds arī izlasot, lasīju arī jūsu mājaslapu, un jā, jums ir tās strateģiskās prioritātes, un tur ir pārēj uz tīklu, kas spēj darboties ar divvirzienu enerģijas plūsmu. Kas tāds ir? Tā arī varbūt izskaidro, un ko tas prasa vispār tīklam, un kam tas ir saistīts ar šo mikroģenerāciju? Nu, tas ir šī izkliedētā ģenerācija, ja senāk bija sirds, artērijas kapilāri, tad tagad tā ģenerācija tajos kapilāros, un mums viss šis stāsts ir jāpārvalda. Viņa plūst uz augšu, plūst uz leju, jā, un visu laiku kustās. Jā, un šis ir droši vien, ka mūsdienu sadales operātoru izaicinājums faktiski numur 1, ja, kā tiešām šo izkliedēto ģenerāciju un plūsmas pārvaldīt. Ja, tā kā tas, es domāju, ieies jebkurā sadales operātora mājaslapā, to tekstu visi ir izlasījis. Ja. Kā, liekas, tādam inženierim, liekas, divu vārdu iet. Tā kā Tas tā kā vieglāk ir ar ūdens cauruli iedomāties, ja, ka tas ūdens tur pa elektrību līdzīgi.
Par drošību parunāsim. Pieskārāmies jau, protams, ka mums kā Baltijas valstīm jāsadarbojās. Jā, pagājušajā gadā jums bija lieliska ACDC konference, kur uzstājās Ukraiņas kolēģi ar savu šo pieredzi, kā viņi ir vienkārši kara situācijā visu šo vispār nodrošina darbības nepārtrauktību. Varbūt var pastāstīt, ko Sadales tīkls dara šajos jautājumos. Un, man liekas, jūs arī bijāt uz Ukrainu vizīti, kaut ko šādu ziņās redzēja. Jā, mēs kopš 22. gada esam sapratuši, ka drošība tas ir būtisks jautājums. Ja? Sapratām arī 22. gada kaut kādā, martā, ja, ka ja tu pats sevi nesargās, nezinu, kāds ir tev sargās, ja? Un kopš tā brīža mēs esam ļoti aktīvi iestartējuši zemesardzes kustībā. Mums ir pašiem savs 3 zemesardzes nodaļas. Faktiski esam viena no tādiem līderiem valstī ar šo kustību. Ja? Sadarbojamies arī ļoti aktīvi ar zemesardzi un aizsardzības ministriju visos šajos jautājumos, piedalāmies apmācībās un tā. Tā kā, mēģinām gan skatīties uz savu to drošības stāstu, gan arī kontribūtēt, valsts kopējā šajā aizsardzības stāstā. Tas ir viens. Un otrs, protams, ka mēs arī, mums ir sadarbība DITEK no Ukrainas kolēģi bijuši ciemos pie viņiem, viņi pie mums. Saprotam, kas notiekās tur, kas mums jāņem vērā, ja? Un mācamies no viņu pieredzes un saprotam, ka enerģētika tas ir ļoti būtisks jautājums. Mēs redzam, kas notiekās šajos mēnešos Ukrainā, nešaubot nemaz tik daudz pa militāriem objektiem, kā tieši pa infrastruktūru. Un tas ir tas, ko mēs aizgūtnēm stāstam arī šeit, ka infrastruktūra ir šis drošības pamata stūrakmens, un mums kopīgi viņi ir, tā kā jābūt drošai. Tā kā šis drošības aspekts ir arī šogad mums ir kā viena no prioritātēm, uzņēmumā, un tā kā mēs pie tā ļoti aktīvi un nopietni strādājam. Jā, jau redzēju, pagājušajā gadā arī jums bija šīs apmācības. Jā, arī šogad būs mums kolēģi arī no Baltijas valstīm un iespējams arī no Ukrainas būs šajās apmācībās. Jā, faktiski tādā militārā vidē ar sprādzieniem, ar droniem, ar apšaudēm, mēs mēģinām zem tā visa kaut kā to tīklu savākt, remontēt un cilvēki mācās. Pagājušajās mācībās, 56 mūsu montieri ieguva kaujas pirmās medicīniskās palīdzības apliecības certifikātus, kā sniegt medicīnisko palīdzību kaujas apstākļos. Droši vien, man liekas, ja tas kaut kāds piemērs, kad elektriķis stāv stabā ar automātu. Gandrīz. Par sadarbību citām nozarēm, kas arī diezgan skaļi ir izskanējis arī pagājuši, kad jūs noslēdzāt memorandu ar siltumapgādes, man liekas, pagājušajā vai 2 gadus atpakaļ ar siltumapgādes asociāciju. Kā jūs varbūt redzat Sadales tīklu sadarbību vispār? Šis ir droši vien, ka tas elektrifikācijas arī viens no stūrakmeņiem stāstam, ka mēs redzam, ka zaļā ģenerācija, vējš, saule, kad viņš tiešām dikti pūš un ir daudz, tad viņi ir tik daudz, ka, nezinām, kur likt, un siltuma lielie siltuma ražotāji ir šis, subjekts, kas varētu to enerģiju ņemt pretim. Un kāpēc gan kurināt šķeldu vai gāzi vasarā, lai sildītu siltā ūdenī, tā vietā, ka tu vari uzlikt siltumsūkni un tad, kad ir elektrības cenā 0 vai mīnus, neņemt šo elektrību un nesildīt sākotnēji siltu ūdeni. Un iespējams arī tur pavasars, rudens, arī pašu siltumtīkls, nobarot ar šo lēto elektrību, šis ir droši vien tas stāsts, uz kurien mēs ejam. Visticamākais, ka nevajag visiem pāriet uzreiz uz siltuma apkuri, jo mēs redzam, ka ziema ir augsta un saules nav un vēja nav, bet kā, alternatīva, kā otrais enerģijas avots vasarā, pavasara, rudens mēnešos, kad šī elektrība ir lēta, tas tikai būtu prātīgi viņu paņemt, un tad mums ir pilota projekti ar Salaspils siltumu un arī asociācijām tālāk skatāmies un strādājam, kā šo,
enerģiju integrēt viņu siltumtīklos. Nu, un ja tas izdodas, tad elektrības patēriņš būtiski kāpināsies un pieaugs. Ja, tas faktiski mūs no tādas, kur varētu būt šis elektroenerģijas pieaugums, ir viens no tādiem lielākiem faktiski aspektiem. Un kā jūs skatāties kompleksā ar, piemēram, šiem datu centriem, kas arī piesauc, ka Latvijā būs liels datu centrs, un te būs mums milzīgs atkal liels patērētājs. Kā tu redzi, attīstās, neattīstās? Pat labam nav tā kā milzīga lavīna, ja, droši vien ir vairāk plānu nekā reāls darbības, bet kaut kas jau notiek. Kaut kas jau notiek. Un bateriju sistēma attīstība, kas arī varētu būt jums čuču interesanti. Mums ir ļoti, kā teikt, baterijām ir tas pats stāsts, kas ar saules parkiem. Jāteikt, ja varētu tā salīdzināt, ja. Pie mums pat labam ir izsniegts vairāk kā 500 megavatu pieslēgumi baterijām, ja. Pie 100 megavatiem jau ir pieslēgts. Ja, tā kā baterijas būs, droši vien tas mūsu stāsts ir tas, ka šie pieslēgumi ir salīdzinoši lēti, ātri, ja, un tas viss var notikties. Un visticamākais, ka viena liela daļa no šīm baterijām šogad jau sāks darboties. Tā kā baterijas ienāk, un droši vien, ka stāsts par to, ka vasarā naktī cena ir, teiksim, augšā un pa dienu zemē, droši vien pēc gada jau būs izlīdzinājusies. Ja. Tā kā baterijas ir ļoti labs uzglabāšanas un tīkla balansēšanas instruments, ja, un viņi nāk un viņi būs, un tāpēc tam nāks lielie parki pie AST, kas lieksies klātiem, tad droši vien būs kaut kas līdzīgs kā saules ģenerācijas šo attīstību. Bet tas varētu mums arī cenu ietekmēt kaut kādā ziemas periodā, vai tas tomēr būtu vairāk, tuvākajos gados tāds vasaras sezonas, ka karsto ūdeni jāatgrib lietot? Dienas pīķi izlīdzināsies. Baterija droši vien, ka neglābs mūs šī gada janvāra mēneša stāstā, ja, ka neuzkarās jūnijā un decembrī netērēs nav viņas, bet dienas divu griezumā, ja, burvīgs stāsts, ja, kā tiešām šos pīčus, kā teikt, nobalansēt, un, protams, arī izkliedētā ģenerācija, šī zaļā ģenerācija, viņai ļoti svarīgas īpaši saulē, kad ir tā akumulācija iespēja gan paņemt, gan atdot atpakaļ, ja iedomājieties, pieņemsim 100 megavatu saules parks, un tāda tipiska Jāņu diena, kad ir tautā sauktais pūdētājs, lietiņš nāk, viens mākonis ir, tad viņš noskalo tos paneļus, tad nav elektrība, un tad ir pēkšņi saule kā pilnāk, kā teikt, gāzi grīdā, ja, un šīs visas svārstības ir kaut kā ir jāakumulē, jāmenedžē, ja, un baterijas šajā stāstā ir vienkārši izcils risinājums. Tas provokatīvs jautājums. Zinot, ka mūsu projektu daudz pieteikti un kaut kas arī attīsties, piemēram, pie paša saules parka un būvējās vēl attīstītājiem iet vēl uz tiem projektiem, vai tomēr tas tirgus ir pietiekami bagātināts šobrīd, kad tomēr tur jāizvērtē tas ekonomiskais lietderīgums? Es vienmēr esmu teicis, ka lietas jādara tiem, kas ir šajā industrijā iekšā un kas ir, teiksim, integrēti, stāstā, kam ir pretim klienti, kam ir zināšanas un tā tālāk. Un es jau smējos, kad iepriekšējos gados mans lielākais viens no hobijiem bija atrunāt būvēt saules parku. Ja? Ja, tā kā bija tas vibes, ja, un visi gribēja būvēt, es teicu, klausies, tev ir vismaz, 1000 klienti, kam tu to sauli tirgosi, vai tu kaut ko no ūdeņraža saproti, ja? Un tādus jautājumus uzdevu, saku, ja tu nezini, tad nelien. Ja? Jo, protams, ka pēc tam nāk lielie projekti, efektīvi, ar balansēšanām, ar zināšanām, jā, un šie teiksim tādi, hei, reku ir vibes, es lecu iekšā, pēc tam tu vienkārši nobankrotē, nedod Dievs, vēl es sievas mātes māju ieķīlāju šajā projektā, jā. Tā kā, droši vien, kad jādara tas, ko tu zini un kur tu jūties spēcīgs, un tad jau izdodās. Kādi varbūt tad lielākie izaicinājumi sadales tīklumu, ko tu šobrīd redzi? Gan, no regulatīvā skatu punktu, ka mums normatīvais regulējums kaut ko ietekmē, vai, tie paši tarifi, vai tāpat infrastruktūras attīstība, kā tu šobrīd? Tā kā Ziedonis teica, nav jau vienas tādas lielas laimes, ir daudz
mazas laimītas. Tāpat ar izaicinājumiem nav jau viens tāds lielais, ir daudz dažādi, ja. Nu, tas, uz ko mēs skatāmies, noteikti ir paaugstināt vēl aizvien šo kvalitātes līmeni, jo mēs redzam, ka klienti grib tā kā 24/7, nemaz nav stāsts par to, ka tev ir vai nav elektrība, jautājumi jau par iekritieniem tīklā, ja, ka tie nevajadzētu būt un tā tālāk. Tā kā šis ir viens nerimstīgs stāsts, ko mēs mēģinām attīstīt un iet uz priekšu. Tas iet arī, kā teikt, korelējā to, ka mums jādomā arī to, vai mums būs 2040. gadā gana daudz montīri, kas būtu gatavi Ziemassvētku vakarā skriet ārā un labot gaisvadus, ja kaut kādus vētru saplosītos, ja. Tas ir tas, ko mēs redzam, ko Skandināvi ļoti aktīvi dara. Viņi faktiski visu kabalizēja, neskatoties, vismaz to darīja kādu laiku atpakaļ. Jo saprata, ka tu vienkārši, tie cilvēki, viņi kļūst mazāk, visi grib būt blogeri, ja montieri negrib būt, ja. Un ja viņi to dara, tad tas kaut ko maksā, ja, tā kā tas droši vien ir izaicinājums nākotnē, ka mums jābūt pēc iespējas drošākiem, lai mums būtu, kā teikt, cilvēka resursi jāliek tur, kur tiešām tas ir vajadzīgs, nevis glābt kaut ko. Un tad, protams, šī izkliedētā ģenerācija, elektrifikācija veicinošs tarifs, ja, lai ne tikai elektrifikācija, bet arī biznesa attīstība iet uz priekšu, un tas, es domāju, mēs valstī vispār ļoti maz par to runājam, un mēs šajā aspektā ļoti sadarbojamies ar LDDK un LTRK, un skatāmies, kā mēs varam, vismaz no enerģētikas puses izdarīt visu, lai uzņēmumi, kas grib nākt Latvijā vai grib attīstīties Latvijā, lai viņiem par enerģētiku nesāpētu galva, ja. Ja mēs to darītu tāpatās visās citās nozarēs, izglītība, ja tur nodokļu sistēmas un tā tālāk, tad droši vien mēs jau būtu jau 2 soļus uz priekšu, ja. Tā kā tie ir droši vien tie izaicinājumi. Un es teiktu, pamata lieta ir tas, ka visu, ko mēs darām, mēs skatāmies uz tādu izaugsmes, klientu orientētu prizmu, kā mūsu darbības var veicināt izaugsmi, klientu apmierinātību un, protams, arī beigās arī savu efektivitāti. Bet tāds personisks jautājums, kas tev motivē darbam sadales tīklā, jo, zinām, mēs visi strādājam nozarē plus mīnus, un, protams, tā sabiedrības pretestība bieži vien ļoti liela, arī tas publiskās pārvaldes pār esamību un tā, jo, daudz jau nezindušanais, katra šī te, ko tu nosauc, un tur tāds darbs ir ieguldīts, kas tā sakos tiem zobiem. Jo daudz vienkārši arī izdarīt šajā posmā, kāds vispār redz kaut kāds savus personīgās prioritātes nākotnē, ko gribētos. Ļoti īstenībā motivē tas tavs teksts, ja, ka iepriekš mums bija daudz atslēgumu, bet tagad es nāceros, ja, ir kā sīkums, bet tu saproti, ka, tad mēs esam darījuši pareizi darbu, ja. Motivē igauņu kolēģi teiktais, ja, ka mēs vienmēr esam bijuši atsaucīgi, palīdzīgi un mēs daudz mācamies no jums. Ja. Tās ir šīs atkal mazās, kā teikt, ziedoņu teiktās laimītes, ja, kas nāk pēc tam atpakaļ. Pieņemsim arī uzņēmēji teiktais, ja, ka viņi saka, kad sadales tīkls jūs esat tiešām malači, jūs domājat par to, lai tā elektrifikācija būtu, lai būtu pieejams pašvaldībās, ja mēs katru gadu apmeklējam visas pašvaldības. Mēs aizbraucam pie visām pašvaldībām, uzprasam, hei, kā jums gāja pagājušajā gadā, reku mums ir šādi plāni, mēs rakstam Kalna ielu maijā, Ziedu ielu jūnijā, sakoordinējam darbus, ko no mūsu puses, jaunumi šitādi tādi, ja, un pašvaldības saka, hei, pie mums neviens cits nav braucis, jūs vienīgie braucat un katru gadu, ja, un arī mēs no valdes piedalāmies, ja, tā kā, tas ir tas, to dzirdēt to klientu, ja, un tad tu saproti tās vēlmes un mēģini palīdzēt. Mūsu izaicinājums vienmēr ir tāds, ka, mēs esam visur, jā, mums ir 92,000 kilometru līnijas, 1,1 miljonus pieslēgums, viņi ļoti grūti, protams, ir būt perfektiem visiem. Bet uz to tiecamies un strādājam un cenšamies visus uzklausīt un ņemt vērā. Jā. Un
varbūt tāds noslēgošais vispār jautājums. Nu jā, jūs ļoti daudz darat kā uzņēmuma vadītājs, saka, savā komandā, un arī, runājām iepriekš, ka jums ir tāds vērtības nonešana līdz pat operatoram, tur tiešām montierim. Varbūt pastāsti, kā tu arī nonāc līdz tā ideja, jo daudz jau arī uzņēmumu to nedara, un kāpēc vispār tas ir svarīgi? Jā, kā jau teicu, tie kvalitātes rādītāji un tās lietas, kas notiek, nekas nenotiek tāpat vien. Ja? Varbūt no malas liekas, tā elektroenerģijas patēriņa pieaugums. Ja? Bet tur apakšā ir mērķtiecīga tarifa plāns, tur ir apakšā pieslēguma procesu uzlabošana. Ja? Mēs skatāmies, kas notiek Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, kā mēs varam būt ātrāk par viņiem. Ja? Tā kā tur apakšā visur ir, tādas mērķētas programmas, kas tiek pēc tam kaskadētas lejā līdz pat, gala darbiniekam. Mūsu uzņēmumā ir tā mainīga atalgojuma daļa, kas visi ir balstīti uz sasniedzamiem mērķiem. Katru gadu mēs esam nosprauduši jaunus mērķus, un mēs tos mērķus kaskadējam lejā līdz pat montierim, ja, ka viņš zina, ka šogad man būs jādara šitas te pa 0,2% ātrāk, un dēļ tā man iedot šitāds te tūlis, ja, un es tagad to varēšu izdarīt. Ja. Un tā ir tā ideoloģija, un plus tie mērķi vēl tiek sakaskadēti caur funkcijām. Ja. Juristi zina, ka šogad mums ir prioritāte pieslēgt, pieņemsim, baterijas, ja, un līdz ar to mums ir fokus jāliek uz šo pieslēgumu atbalstu un tā tālāk un tā joprojām. Ja. Tā kā tas ir tāds visaptverošu mērķu kaskadēšana, fokusējoties uz klientu vajadzību, tādu servisu uzlabošanu. Ja. Tā kā, cenšamies. Tad droši vien, ka tas ir stāsts, ko mēs varētu arī tirgot citiem uzņēmumiem. Ja. Un, tā kā tā, jā. Paldies par sarunu. Paldies, lai jums gaišas šī gada dienas. Paldies!